Latvijas upēs pilnā spārā notiek ledus iešana. Daudz vietu ūdens līmenis kāpjas pat par 2–3 metriem. Sinoptiķi brīdina, ka tuvākajās dienās pali vēl turpināsies, tikmēr ledus kušana uzrāda problēmas ne tikai ūdenī, bet var teikt arī krastā. Cik drošs ir Vanču tilts un par ko liecina lūk šīs te plaisas, kas ir izveidojušās uz kājām gājēju ietves, un kādi remontdarbi šeit ir gaidāmi. Kāpēc uz Vanšu tilta ietvēm ir izveidojušās tik nopietnas plaisas? Vai tiešām sniega svara dēļ jau bojājas asfalta sagums? Vanšu tilts ir šobrīd stāvoklī pirms remonta. Attiecīgi viņam ir izveidojušies segumā arī šīs plaisu tīkls. Šobrīd ziemas laikā pie temperatūras, kas ir šobrīd vērojama pie 0 grādiem, protams, atsalst šis sāls un naktī viņš sasalst. Un tajā brīdī, kad dienā viņš ir atsalis, viņš iekļūst zem šī asfalta un naktī sasalstot, viņš atkal izplešas un paceļ šo te segumu nedaudz uz augšu. Ietve kā amerikāņu kalniņi, turklāt visnotaļ garā posmā. Plaisas nu dienu nevieš uzticību par tilta tehnisko stāvokli. Tāpēc jautājam, kad ir plānot šo ietvi savest kārtībā? Šobrīd notiek būvprojekta minimālā sastāvā finalizēšana, un attiecīgi nākamā gada sākumā visdrīzāk sekos iepirkums par projekta un būvē sadaļu, bet pavasarī tad mēs vērtēsim, vai uz nākamo sezonu ir jāveic kaut kāda neliela uzlabojuma vai nē šajā ietves segumā. Savādi, vai tiešām šeit vēl kaut kas ir jāvērtē? Vai tiešām nepietiek uziet uz tilta un paskatīties uz ietves segumu? Šobrīd īsti labošanas darbus veikt nav nepieciešams. Tas nekādā veidā neapdraud tilta drošību. Tiltam pavisam nesen ir veikta kārtējā inspekcija, kur ir noteikts, ka ikdienas slodzēm šī ietve ir atbilstoša. Tur nevar rīkot masu pasākumus uz šīm ietvēm, bet ikdienas slodzēm viņai ir atbilstoša. Neizklausās gan diezko iepriecinoši, ja tilts nav gana drošs, lai uz tā varētu pulcēties cilvēki, bet ikdienas lietošanai tas ir atbilstoši. Rekonstrukcijas projektā ir paredzēts noņemt asfalta virskārti un uzliet jaunu segumu. Šobrīd mums nevar pateikt, kad tieši varētu tikt uzsākts remonts. Iespējams, lielāki darbi uz Vanšu tilta gaidāmi ne ātrāk kā 2025. gadā. Savukārt ietves uzlabošanas darbi var būt jau pavasarī. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.